Konkursam Latvijas būvniecības gada balva 2015 kopskaitā tika pieteikti 95 objekti, aptverot visu Latviju. Svinīgās noslēguma ceremonijas laikā uzņēmums Sijā 100 nominācijā Publiskā ārtelpa ieguva 2. vietu par realizētajiem labiekārtojumu darbiem pie Rūjienas kultūras nama. Sākotnēji pieredze tika uzkrāta uzņēmumā, kas nodarbojas ar šādu pašdarbu veikšanu, Sijā Kvinta BCL. Vēlāk nolēmu mēģināt pats veikt labiekārtošanas darbus. Tad dibināja uzņēmumu Sijā 100. Uzņēmums dibinās 2013. gadā. Pamat darbība mums ir bruģēšana, ainavu labiekārtošana. Ja projektos nepieciešams un ir paredzēts, mēs veicam arī lietas ūdens kanalizācijas tīkla izbūvi. Tajā esam arī specializējušies. Labiekārtošanas darbus mēs veicam Vidzemes teritorijā, varētu teikt, Daugavas labais krasts Latvijas. Tajā mēs darbojamies. Uzņēmuma kolektīvs ir apmēram 30 darbinieki. Esam 20 meistari, kas tieši bruģēšanas darbos piedalās, un tad tehniku saistītie. Un nozīmīgākie objekti šobrīd mums varētu būt Salaspilī šis skvēriņš, jauniešiem izbūvēts. Un pagājušajā gadā izbūvēts Rūjienā kultūras nama labiekārtojums, par ko arī dabījām gada balvu būvniecībā 2. vietu. Kultūras nama labiekārtojums tika veikts 2015. gada no jūnija mēneša līdz septembra mēnesim. Tur arī bija bruģēšanas darba stādījumi, interesanti sausā upe izbūvēta, laipni aicināti apskatīties dabā Rūjienā. Salaspils objekts tika sākts 2014. gada oktobrī, un tad bija tehnoloģiskais pārāvums, atsākām darbus un pabeidzām pavasarī jūnija mēnesī. Labiekārtojām teritoriju, bruģējām laukumus, takas, petanka laukumu izbūvējām, jauniešiem parkūru laukumu, apstādījumus, apgaismojumu izbūvējām. Šajos gados jau ir veikti dažāda lieluma labiekārtošanas darbi, ietļu izbūves, laukumi, parki. Apmēram katru gadu ap 15 projektiem. Ja ir nepieciešams veikt labiekārtošanas darbus, aicinu sazināties ar mums, risināsim, domāsim, kā to labāk paveikt.